Labdien visiem! Prieks jūs redzēt tik plašā pulkā. Un jūsu uzmanībai Zvērināta advokāta biroja Nord organizētā webināra sesijas Efektīvs būvdarbu līgums. Otrā daļa. Es esmu Nord Zvērināta advokāte Ieva Krasovska, un šodien webinārā dalīšos ar savām zināšanām un pieredzēm būvniecības jomā. Šajā webinārā mēs turpināsim apskatīt ar efektīvu būvdarbu līgumu noslēgšanu saistītus jautājumus, apskatot šādas tēmas: norēķinu kārtību un praktiskie ieteikumi, pārskats par svarīgiem juridiskiem aspektiem, kas jāņem vērā, iekļaujot būvdarbu līgumos darba izpildes noteikumus. Pirms uzsākt izskatīt šīs dienas webināra tēmas, vēlos pateikt paldies visiem, kas pēc pirmā webināra iesūtīja ar būvdarbu līgumu saistīts problēmu jautājumus. Daži no tiem tiks apskatīti arī šajā webinārā, tāpēc arī aicinu šoreiz pēc šī webināra sniegt informāciju par tēmām, kādas jums varētu būt noderīgas un svarīgas arī turpmāk. Papildus vēlos īsumā atgādināt webināra pirmā daļā apskatītos jautājumus īsumā. Proti iepriekšējā webinārā, kas notika 30. aprīlī, tika runāts par būvdarbu līguma būtiskiem aspektiem, tā skaitā juridisko regulējumu. Tāpat tika ieskicēti būvdarba līguma galvenie veidi un sniegt skaidrojums attiecībā uz būvdarba līguma būtiskām sastāvdaļām, kā līguma priekšmetu, līguma cenu un izpildes termiņu. Webināra video ieraksts ir pieejams Nord mājaslapā sadaļā ziņas. Tātad norēķinu kārtību. Būvdarba līgumos var paredzēt tiesības saņemt avansu. Taču būvdarba veicējiem ir arī tiesības atteikties no šādas iespējas. Avansa saņemšanas priekšnoteikums ir avansa nodrošinājuma iesniegšana. Visbiežāk tās ir apdrošināšanas polises. Taču būvdarba veicējs var arī iesniegt avansa bankas garantiju vai kā savādāk risināt šo nodrošinājumu jautājumu. Jāatzīmē, ka publiskos būvdarba līgumos avansa izmaksas termiņš ir noteikts 20 darba dienas. Šis termiņš gan nesaista privātus būvdarba līgumus. Tas nozīmē, ka privātajos būvdarba līgumos puses var vienoties arī par citu avansu saņemšanas veidu, kā piemēram sasaistot to ar darbu uzsākšanas dienu. Avansa dzēšanas kārtība publiskos iepirkumu līgumos ir noteikta proporcionāli izpildīto darbu summai, taču ir praksē arī cita avansa dzēšanas kārtība, kas varbūt bija arī paredzēta pirms stājās spēkā publisko būvdarba līgumu ministra kabineta noteikumu, kas noteica šīs prasības par proporcionālo dzēšanu, proti, ka avans var tikt dzēsts arī vispirms un tikai tad būvdarbu veicējiem ir tiesības saņemt samaksu par darbu. Būvdarba līgumā var tikt paredzēts, ka avans netiek samaksāts naudā, bet pasūtītājs vai ģenerāla uzņēmējs var iegādāties materiālus vai iekārtas priekš apakšu uzņēmēju, kas nepieciešams būvdarba izpildei. Vēlos piebilst, ka šis ir modelis diezgan izplatīts tajos gadījumos, ka tiek veikti samērā nelieli varbūt darbi vai līgumslēdzēja puse ir samērā varbūt jauns būvdarbu veicējs, kuram varbūt nav pietiekoši apgrozāmie līdzekļi, lai iegādātos visus nepieciešamos materiālus. Samaksas termiņi. Maksāšanas termiņi var būt ļoti atšķirīgi. Publiskos būvdarba līgumos tās ir 10 darba dienas attiecībā uz ikmēneša faktiski izpildīto darbu apmaksu. Tāpat šāds termiņš ir noteikts arī gadījumā, ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, bet galīgie norēķini veicami arī šajās 10 darba dienās.
Attiecībā par galīgiem norēķiniem, ja līgums netiek izbeigts pirms termiņa, bet darbi ir pabeigti, tad tās ir 30 dienas no rēķina saņemšanas. Tāpat šeit ir jāatzīmē, ka ministra kabineta noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu nosaka 20 darbdienu termiņu rēķina iesniegšanai pēc akta akceptēšanas. Faktiski pasūtītājs veids rēķina apmaksu termiņā, kas atbilst izpildīto darbu pieņemšanas termiņa un rēķina apmaksas termiņa kopsummai. Piemēram, ja pasūtītājiem līgumā ir noteikts termiņš dokumentu iesniegšanai 20 darba dienas no izskatīšanas, no akta saņemšanas un samaksas termiņš 10 darba dienas, tad faktiski šāds rēķins tiek apmaksāts 3 mēnešus pēc darba uzsākšanas. Atsevišķos gadījumos šis termiņš var būt pat vēl garāks kā 6 mēneši, jo publiskos būvdarbu līgumos gadījumā, ja būvdarbi nepārsniedz 3 mēnešu termiņu, tad pasūtītājs ir tiesīgs maksāt tikai pēc darba pabeigšanas. Un tas nozīmē, ka samaksa faktiski pienākās tikai pēc 6 mēnešiem. Šajā sakarā ir jāsaprot to, ka būvdarbu veicējiem jābūt pietiekamiem apgrozāmiem līdzekļiem, lai nodrošinātu būvdarbu izpildi vismaz pirmos 3 mēnešus. Bet situācijā, ja tā nav, tad visticamāk var rasties dažādas problēmas, kā piemēram var kavēties darbi. Tāpat arī var veidoties parādi pret piegādātājiem, apakšuzņēmējiem. Taču dzīvē būvnieki nevienmēr var droši rēķināties ar līgumā norādītajiem samaksas termiņiem. Kā vispilgtāko piemēru šobrīd varu minēt Rail Baltica projektu, kur būvdarbu veicējs nav saņēmis samaksu par izpildīto darbu jau vairākus mēnešus. Līdz brīdim, kad pa Eiropas platuma dzelzceļa sliedēm pirmajam Rail Baltica ātrvilcienam no Igaunijas cauri Latvijai un Lietuvai jānokļūst Polijā atlikuši 6 gadi, bet vēl ar vienu nav skaidrības par kādu naudu būvēt un samaksāt jau izbūvētos objektus, kur konstatēts jau šobrīd sadārdzinājums 40 miljonu eiro. Faktiski šī problēma ar nepietiekamo finansējumu šobrīd ir uzvelta uz būvdarbu veicēju pleciem, bet es šaubos, kad ar šādu situāciju ir rēķinājies pats būvuzņēmējs, proti nodrošinājis to, ka viņam bija šie brīvie naudas līdzekļi 40 miljonu eiro apmērā, kur tas varēja ieguldīt projekta celtniecībā un nenoteiktu laiku gaidīt, kamēr valdība risinās problēmu, kur dabūt iztrūkšošos naudas līdzekļus. Uzskatu, ka faktiski šī situācija ne tikai apdraud objekta, projekta realizāciju, bet arī rada nopietnas sekas tautsaimniecībai, proti uzņēmējiem ir jāspēj samaksāt darbiniekiem algas, nodokļus, norēķināties ar piegādātājiem. Tādēļ svarīgi, ka valdība laikus risina finansiālās problēmas, nevis tās pārliek uz būvdarbu veicēju. Tāpat arī ir svarīgi, lai šādas problēmas nerastos arī privātos būvdarbu objektos. Nevar būt tā, ka samaksa par darbu ir atkarīga no pasūtītāja gribas, lai būvdarbu līgums būtu efektīvs, tad būvdarbu veicējam jābūt paredzētām tiesībām apturēt darbus, ja kādu noteiktu laiku tiek kavēti maksājumi. Un šāds kavējums būtu attaisnojams. Tādā gadījumā tiktu apdraudēti objekta izpildes termiņi, kas savukārt varētu radīt arī risku par sadārdzinājumu. Un tādā situācijā uzskatu, ka pasūtītājs būtu spiests meklēt saulaicīgu risinājumu. Ja samaksa tiek veikta par daļām pirms pilnīgas būvdarbu līgums izpildes, tad no katras starpmaksājuma summas pasūtītājs var ieturēt būvdarbu līgumos noteiktu summu, ko tas samaksā būvdarbu veicējam tikai pēc līguma izpildes.
Šeit jāmin, ka publiskos būvdarbu līgumos saistību izpildes nodrošinājums ir paredzēts līdz 10% no būvdarbu līguma cenas, būvdarbu garantijas ieturējums līdz 5% no būvdarbu līguma cenas, samazinot to līdz 2% no būvdarbu līguma cenas, ja garantijas termiņa pirmajos 2 gados nav konstatēti defekti vai šie defekti ir novērsti. Jāatzīmē, ka šie procenti ir no līguma cenas, kas ir bez PVN. Tātad līdz būvdarbu līguma noteikto darbu pabeigšanai pasūtītājs var ieturēt 10% no ikmēneša izpildīto darbu summas, ko būvdarbu veicējiem ir tiesības saņemt pēc objekta nodošanas pasūtītājiem. Visbiežāk šādos gadījumos rēķinam jāpievieno arī garantijas saistības nodrošinājums, ja vien puses nevienos citādi. Vēlos šajā sakarā arī atgādināt, ka publiskos būvdarbu līguma noteikumi nevar būt pretrunā ar obligātajiem noteikumiem, kas noteikti ministra kabineta noteikumos. Taču privātajos būvdarbu līgumos pusēm ir iespēja pēc saviem ieskatiem noteikt līguma saturu un noteikumus, kā arī noteikt, kādi tiesību normatīvie akti tiks piemērot pušu noslēgtajam līgumam. Un zināmos apstākļos, ja puses nevar vienoties par garantijas ieturējumu summām, tad palīgā var ņemt publisko iepirkumu līguma noteikumus. Ja tiek veikta tikai neliela daļa no darbiem, tad es aicinātu apakšuzņēmuma būvdarbu līgumos iekļaut arī gala termiņa norēķinu veikšanai, jo nebūtu pareizi un taisnīgi būvdarbu veicējiem, kas varbūt veic samērā nelielus darbus, piemēram, objekta sākuma posmā, gaidīt pilnīgi norēķinu, līdz tiek pabeigts viss objekts, piemēram, ja šis objekta izbūves termiņš, pieņemsim, pārsniedz gadu. Jāatzīmē to, ka līgumos var iekļaut arī līguma cenas indeksāciju, un attiecībā uz publiskiem būvdarbu līgumiem pasūtītājiem šāds pienākums ir tajos gadījumos, ja būvdarbu līguma izpildes termiņš pārsniedz 1 gadu. Konkrēto indeksācijas modeli var noteikt pasūtītājs, ņemot vērā konkrētās būvniecības ieceres raksturojumu, ar ieceres saistītos riskus, kā arī pasūtītāja vēlamo modeli sadārdzinājumu riska pārvaldībā. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nozares organizācijām ir izstrādājusi vadlīnijas būvdarbu izmaksu indeksācijai, kas ir pieejams Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Vadlīnijas satura ieteikums būvdarbu līguma cenas indeksācijas modeļiem, ieskicē faktors, kuri būtu vērtējami, izvēloties konkrēto indeksācijas modeli. Indeksācijas mērķis ir pārvaldīt un mazināt cenu izmaiņu, tātad inflāciju vai deflāciju. Līguma cenas indeksācija ir efektīvs instruments riska, kas saistīts ar darba izmaksu un resursu cenu izmaiņām. Regulējumi par būvdarbu līguma cenas indeksāciju iekļaušanu būvdarbu līgumos ļauj elastīgi līgumslēdzējiem pielāgoties būvdarbu tirgus svārstībām. Vadlīnijas manas minētās, kuras ir izstrādājusi Ekonomikas ministrija, raksturo cenu indeksus, kurus var izmantot būvdarbu izmaksu indeksācijai, sniedzot skaidrojumu par indeksiem un izmantošanas iespējām. Tāpat arī vadlīnijā sniegt arī ieteikumu būvdarbu izmaksu indeksēšanai, norādot galvenos indeksēšanas principus un sasaistot tos ar konkrēto būvdarbu veidu. Būtiski ņemt vērā, ka visām būvniecības iecerēm nevienmēr dara viens indeksācijas modelis. Tas var atšķirties atkarībā no būvniecības ieceres specifikas, kā piemēram būves veida,
ēkas, ceļa vai infrastruktūras būve, būvdarbu izpildes ilguma, finansēšanas nosacījumiem, un arī citiem aspektiem. Līdz ar to katra publiska pasūtītāja atbildība ir izvērtēt vadlīnijās norādītos indeksācijas kritērijus un būvdarbu līgumā iekļaut katrai būvniecības iecerei visatbilstošākos. Nav pieļaujama būvdarbu līguma cenas indeksācija attiecībā uz maksājumiem, piegādēm vai darbiem, kurus samaksas vai izpildes termiņš iestājies pirms būvdarbu līguma cenas grozījuma spēkā stāšanās dienas. Un būvdarbu līguma cenas indeksē, lai tās atbilstu objektīvam izmaksu pieaugumam vai samazinājumam būvdarbu līguma darbības laikā. Nedaudz jau arī iepriekšējā webinārā minēju par norēķiniem attiecībā ar apakšuzņēmējiem, bet ņemot vērā, ka šī ir samērā izplatīta problēma, vēlos šodien padziļinātāk izskatīt šo jautājumu un norādīt to, ka likumdevēja šobrīd ir paredzējis noteikumus attiecībā uz saulēcīgu norēķināšanos ar apakšuzņēmējiem. Proti likums paredz būvdarbu veicēji paredz to, ka apakšuzņēmējs var vērsties pie pasūtītājiem situācijās, ja ģenerāla uzņēmējs ar viņu nav norēķinājies. Te ir būtiski atzīmēt, ka likums paredz arī pienākumu būvdarbu veicējiem pirms darba uzsākšanas iesniegt pasūtītājiem apakšuzņēmēju sarakstu. Tas ir ļoti būtiski, lai pēc tam nerastos pārpratumu risinot šādu veidu jautājumus. Un ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu. Tātad publisko iepirkumu likums 63. panta 5. daļa nosaka, ka pasūtītājs publiskā iepirkuma līgumā var paredzēt, ka pēc apakšuzņēmēja pieprasījuma maksājums par apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem piegādātājiem, kurus tas ir pieņēmis un kura apmaksas termiņš tiek kavēts, ja pasūtītājs nav izmaksājis visu pienākošo līgumsodu, pasūtītājs uz apakšuzņēmēja iesnieguma rēķina pamatu pārskaita tieši apakšuzņēmējiem un par attiecīgo summu samazina nākamo maksājumu piegādātājiem. Pasūtītājs pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu piegādātāju un ļauj tam izteikt arī savu viedokli par pieprasījumu pamatotību, kārtību, kādā veicam maksājumi un notiek informācijas apmaiņa ar piegādātāju. Un tā apakšuzņēmējiem pasūtītājs paredz publiskā iepirkuma līgumā. Papildus minētājiem, lai mazinātu nenorēķināšanos ar apakšuzņēmējiem, kā arī mazinātu ēnu ekonomikas riskus, ar šī gada 1. jūliju ģenerāla uzņēmējiem ir pienākums vienotajā elektroniskā darba laika uzskaits datubāzē nodot arī informāciju par iepriekšējā mēnesī veiktajiem norēķiniem ar saviem apakšuzņēmējiem. Par šo jautājumu esam saņēmuši arī no iepriekšējā webināra dalībnieka viedokli par to, ka likuma uzlabojumi nav pietiekami, jo ģenerāla uzņēmēja bez pamatojuma neapstiprina pieņemšanas nodošanas aktu, lai gan pasūtītājs darbus ir pieņēmis un jau ir par to samaksājis. Proti nav akta, nav pamats rēķina izrakstīšanai. Uzskatu, ka jau šobrīd likums uzliek pienākumu līgumslēdzēju pusēm izpildīt līgumā paredzētos pienākumus, un šajā gadījumā
visticamāk arī savstarpējā līgumā starp ģenerālu uzņēmēju un apakšuzņēmēju. Ģenerāla uzņēmējiem ir pienākums pieņemt darbus, kurus ir izpildījis apakšuzņēmējs. Un, līdz ar to bez jebkāda pamatojuma viņam nav tiesības atteikties šos darbus nepieņemt. Un gadījumā, ja tas tomēr tā notiek, tad apakšuzņēmējiem ir tiesības arī prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas rodās sakarā ar to, kad ģenerāla uzņēmējs vilcinās ar darbu pieņemšanu un arī attiecīgi ar to apmaksu. Faktiski tas nozīmē, ka jau šobrīd civil likumā, konkrēti es varētu minēt 1587. pantu un 1591. pantu, ir skaidri norāda par to, ka ģenerāla uzņēmējs bez pamatojuma nevar nepieņemt darbus. Tāpat arī civila likuma 1779. pantā apakšuzņēmējiem ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzināšanu, ja tādi apakšuzņēmējiem ir radušies saistībā ar līguma neizpildi no ģenerāla uzņēmēja puses. Taču jebkurā gadījumā, ja ģenerāla uzņēmējs neatzīst savu vainu un atsakās pieņemt darbus no apakšuzņēmēja un attiecīgi par tiem samaksāt, strīda gadījumā līguma saistību izpildi var tikt nodot izskatīšanai tiesā. Tāpat es ieteiktu arī šobrīd jau līgumos iestrādāt nosacījumus, kas faktiski jau pastāv publiskos būvdarba līgumos par to, ka gadījumā, ja noteiktā termiņā netiek saņemti iebildumi, ir uzskatāms, ka darbi ir pieņemti arī bez parakstu uz akta. Tādējādi ģenerāla uzņēmējs nebūtu ieinteresēts šo situāciju atstāt neatrisinātu. Tātad būvdarba līgumos nosaka arī kārtību, kādā tiek veikta līguma izpilde. Ja tiek noslēgts publisks būvdarba līgums un līgumā noteiktais būvdarba izpildes termiņš pārsniedz 3 mēneši, izpildītos darbus pieņem katru mēnesi. Attiecībā uz publiskiem būvdarba līgumiem tas notiek ne vēlāk kā līdz mēneša 10. datumam, kad būvdarba veicējs iesniedz pasūtītājiem būvdarba izpildes aktu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem būvdarbiem. Apakšuzņēmēja līgumos parasti šis termiņš ir pāris dienas ātrāks, lai ģenerāla uzņēmējs varētu apkopot visu nepieciešamo informāciju pirms tās iesniegšanas pasūtītājiem. Izpildītie darbi tiek nodoti ar aktu par izpildītajiem būvdarbiem iepriekšējā mēnesī, un tam jāpievieno arī izpildu dokumenti, kā piemēram sektie darbu akti, uzmērījumu, atbilstības eksploatācijas īpašību deklarācijas un citi dokumenti, kādas puses ir noteikušas par pienākumu iesniegt. Attiecībā uz publiskiem būvdarba līgumos pasūtītājiem ir pienākums šos dokumentus izskatīt un sniegt atbildi, proti pieņemt šos darbus vai sniegt iebildumus no 10 līdz 20 darbdienu laikā no akta saņemšanas. Šis termiņš ir atkarīgs no līguma cenas, proti, ja līguma cena nepārsniedz 170 000 eiro, tad tās ir 10 darbdienas, bet pārējos gadījumos 20 darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas. Kā jau es nedaudz minēju, tad attiecībā uz publiskiem būvdarba līgumiem darbojas klusēšanas piekrišanas princips. Šis princips nozīmē to, ja pasūtītājs neparaksta aktu noteiktajā termiņā, kā arī nesniedz būvdarba veicējiem pretenziju, jeb defektu aktu, ir uzskatāms, ka pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis. Un vēlreiz vēlos uzsvērt, ka šo pašu principu būtu ieteikums arī izmantot privātos būvdarba līgumos.
Būvdarba kvalitātes kontrole ietver būvdarba veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvstrādājumu, konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgi iekārtu sākotnējo kontroli, atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli, kā arī pabeigtā darba veida vai būvdarba cikla noslēguma kontroli. Pēc būvdarba pabeigšanas puses paraksta aktu par būvdarba pabeigšanu un būvdarba veicējs iesniedz pasūtītājam izpildu dokumentāciju, kuru pasūtītājs izskata līgumā noteiktajā termiņā. Te jāmin, ka arī attiecībā uz publiskiem būvdarba līgumiem izpildu dokumentācija tiek izskatīta, un akts par būvdarbu nodošanu un pieņemšanu appusēji parakstīts 20 darbdienu laikā, un pēc tam, kad ir pārbaudīta būvdarba kvalitāte, būve var tikt nodota eksploatācijā. Pirms tam ir nepieciešams vēl papildus saņemt arī atzinumus par būves gatavību nodošanu eksploatācijā. Un, kad tas ir noticis, tad, respektīvi, kad būve ir nodota eksploatācijā, tad būvdarbos iesaistītās puses paraksta gala aktu par to, kad būvdarba objektā ir pabeigti. Un arī par izpildu dokumentāciju mēs bijām saņēmuši komentāru par to, ka likumdevējs nav definējis, ir noteicis minimālo būvdarba izpildu dokumentācijas apjomu. Taču arī šeit es vēlos minēt to, ka šo jautājumu ir iespējams risināt līguma ietvaros, un šobrīd jau daži pasūtītāji šādi jau rīkojās. Piemēram, Rīgas valsts pilsētas pašvaldības ārlietu un mobilitātes departamenta līgumā ir iekļauts pielikums, kur ir uzskaitīta izpildu dokumentācijas saturs. Tas ietver dažādu veidu dokumentus, kā piemēram būvatļauju, būvdarba žurnālu, aktu par izpildītajiem darbiem, darba izpildu mērījums, darba daudzumu un izmaiņu aktus un citus dokumentus, kas attiecas uz līguma izpildu un būvdarbiem. Pēc būvdarba pieņemšanas eksploatācijā seko vēl viens akts, tas ir būva objekta nodošanas pieņemšanas akts. Un jāatzīmē, ka ar šī akta parakstīšanu tiek nodalīta arī atbildības starp pasūtītāju un būvdarba veicēju attiecībā uz risku, kas saistīts ar būvu objekta uzturēšanu. Un pēc visu šo dokumentu parakstīšanas faktiski var uzskatīt, ka būvdarbi ir pabeigušies un iestājās būvdarba veicējiem garantijas saistības par tā veiktajiem būvdarbiem. Faktiski mēs šodien esam diezgan laicīgi izskatījuši šajā webinārā paredzētos jautājumus. Es ceru, ka esmu sniegusi kaut daļēji arī atbildes uz iesūtītajiem komentāriem, jeb problēmu jautājumiem. Un vēlos arī pateikties visiem par dalību. Un atgādinu, ja jums rodas kādi papildus jautājumi vai ir nepieciešams turpmākas konsultācijas, lūdzu nevilcinieties, sazinieties ar mums. Mēs ļoti labprāt par tiem uzzinām. Un mūsu kontakta informācija ir pieejama Nord mājaslapā, sadaļā kontakti. Kā arī jūs varat rakstīt arī mums e-pastus, konkrēti man, ieva.krasovska@nordlaw.lv.
Un atgādinu, ka mēs esam šeit, lai jums palīdzētu, un arī ceram uz turpmāku sadarbību. Tāpat es arī ceru, ka šodien sniegtā informācija bija noderīga, un vēlos pateikties visiem par uzmanību un jauku piektdienu.